Kā trenēt plecus? Šajā video es tev sniegšu nelielu ieskatu plecu anatomijā un vingrinājumos, kurus ir veikli, lai tos trenētu. Tātad, tev plecs sastāv no diviem muskuļiem. Deltveida muskuļi, kam ir 3 daļas – priekšējā, vidējā un mugurējā. Un trapecveida muskuļi augšējām šķiedrām, kas parasti tiek pieskaitīts pie muguras augšdaļas, bet par cik tās lielākoties strādā kopā ar deltveida muskuli, es tās pieskaitu pie pleciem. Deltveida muskuļu priekšējā daļa veic augšgalumu fleksiju un piedalās augšgalumu horizontālajā abdukcijā. Vidējā daļa veic augšgalumu abdukciju, mugurējā daļa veic augšgalumu horizontālu abdukciju un piedalās augšgalumu ekstenzijā, un trapecveida muskuļu augšējās šķiedras veic lapstiņu elevāciju. Kā redzi, par cik to funkcijas sakrīt, deltveida muskuļu priekšējā un mugurējā daļa tiek iesaistīta visos krūšu un muguras augšdaļas vingrinājumos, tāpēc tas nav obligāti jātrenē atsevišķi. Protams, tu to vari darīt, bet lielākā daļa cilvēku var mierīgi iztikt bez šiem muskuļu atsevišķas trenēšanas. Tīpaši, ja tev ir ierobežots laiks. Ok, tātad tagad tu zini, par kādām kustībām atbild tev pleci, tāpēc tagad varam parunāt par vingrinājumiem, kas tos trenē. Pirmais ir spiešana sēdus. Lai to izpildītu, apsēdies soli, kas ir nolikts gandrīz vertikāli un turi stieņas virs krūtīm. Tad paceļot savus lapsiņus uz augšu, spied to virs galvas un lēnām lai to lejā. Par cik šis vingrinājums pēc augšgalumu fleksijas un abdukcijas kombinācija lapsiņu elevācija, tas trenē deltveida muskuļu priekšējā un vidējo daļu un trapecveida muskuļu augšējās šķiedras. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šis būtu plecu apspiediens vai hantelēm. Šī būtu hanteļu spiešana sēdus. Otrais vingrinājums ir priekšējais pacēliens. Lai to izpildītu, paņem rokās hanteles un nostājas rokām gar sāniem. Tad paceļot lapsiņus uz augšu, pacel taisnas rokas virs galvas un lēnām noliet tās atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums pēc augšgalumu fleksiju un lapsiņu elevāciju, tas trenē deltveida muskuļu priekšējo daļu un trapecveida muskuļu augšējās šķiedras. Šo vingrinājumu var izpildīt arī ar svaru stieni. Šis būtu priekšējais pacēliens ar svaru stieni vai savu ķermeņa svaru. Šis būtu plāņš pacēliens ar saliktām kājām. Trešais vingrinājums ir sānu pacēliens. Lai to izpildītu, paņem rokās hanteles un nostājas ar nedaudz ieliektām rokām gar sāniem. Tad pacel tās uz sāniem, līdz tās ir vienā līmenī ar tavām acīm, lēnām atgriezies sākuma pozīcijā. Par cik šis vingrinājums veic augšgalumu abdukciju, tas trenē deltveida muskuļu vidējo daļu. Lai iesaistītu arī trapecveida muskuļu augšējās šķiedras, tu vari pacelt rokas virs galvas. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šis būtu sānu pacēliens ar savu ķermeņa svaru. Trosi, šis būtu sānu pacēliens ar trosi vai strenažieru. Šis būtu sānu pacēliens uz strenažieru. Ceturtais vingrinājums ir stieņu vilkšana gar ķermeni. Lai to izpildītu, paņem rokās svaru stieni un nostājies ar to sev priekšā. Tad vēršot elkoņus uz āru, pacel to līdz kaklam un nolaid atpakaļ lejā. Par cik šis vingrinājums pēc augšgalumu abdukciju, tas trenē deltveida muskuļu vidējo daļu. Lai iesaistītu arī trapecveida muskuļu augšējās šķiedras, to arī šajā vingrinājumā var pacelt rokas virs galvas. Piektais vingrinājums ir vilkšana pret seju. Lai to izpildītu, novieto virvi augšējā blokā un aptver to rīkšķiem vērstiem pret sevi. Tad velc to sev pie sejas un lēnām atgriezies sākuma pozīcijā. Par cik šis vingrinājums pēc augšgalumu horizontālu abdukciju, tas trenē deltveida muskuļu mugurējo daļu. Šo kustību var izpildīt arī ar savu ķermeņa svaru. Šī būtu vilkšana pret seju ar savu ķermeņa svaru vai hanteli. Šī būtu vilkšana pret seju ar hanteli. Sastais vingrinājums ir atmuguriskais pacēliens. Lai to izpildītu, apsēdies uz atmugurisko pacēlienu trenažieru ar rokām sev priekšā. Tad izvērst tās uz āru, cik plati vien vari, un sakļaut tās atpakaļ kopā. Lai šo vingrinājumu padarītu vēl efektīvāku, tu vari pagriezties sāniski un izpildīt to ar vienu roku. Šādi izstieps plecu mugurējo daļu krietni vairāk. Šo vingrinājumu izpildīt arī ar hantelēm. Šis būtu atmuguriskais pacēliens ar hanteli.